Kā katru gadu arī šogad Turēdes muzeja rezervāts piedalās Eiropas kultūras mantojuma dienās, un šoreiz vienlaikus ar piemiņas mirkli pie Krimuldas baznīcas atzīmēta tiek arī 280 gadu jubileja dzejniekam Jurim Natanēlam Ramanim. Juris Natanēls Ramans ir bijis skolotājs Krimuldā ļoti senos laikos, apmēram no 1769. līdz 1778. gadam. Bet tad viņam ir sanācis konflikts, domājams ar varas iestādēm, jo viņš ir bijis ļoti taisnīgs cilvēks un teicis acīs visiem, ko domā, arī tādiem augstāk stāvošiem par sevi. Līdz ar to viņam sanākušas nepatikšanas, un viņš ir apcietināts, aizvests uz Rīgu un pratināts un atlaists no skolotāja vietas. Ramanis bijis kristīgais dzejnieks un viens no pirmajiem latviešu dzejniekiem, kura dzeja izplatījās rokrakstā, un vēl pat 70 gadus pēc viņa nāves tā tika norakstīta. Bet šis gads nozīmīgs nevien ar Ramaņa apaļo jubileju, bet arī ar to, ka tiek atzīmēta kultūras mantojuma aizsardzības sistēmas 100-gade. Turēda, Sigulda, Krimulda ir ļoti nozīmīgas kultūras mantojuma vietas Latvijā. Tepat Krimuldas baznīca, kura ir celta 1205. gadā. Te šī brīnišķīgā Krimuldas kultūra ainava, Siguldas puse, Gaujas senieleja, Pīlis, Pilskalni ir tā lieliskā bagātība, kas mums Latvijai pieder. Viens no vārdiem, kas vislabāk raksturo kultūras mantojumu, manuprāt, ir ilgtspēja. Un arī Eiropas Savienība arvien vairāk runā par zaļo kursu un jauno Eiropas Bauhaus, kur viens no pamatprincipiem ir ilgtspēja. Un man ir liels prieks, ka mēs arī Siguldas novadā, kur ir Turēda, Krimulda, Lēdurga un citas lielas vietas, atceramies vēsturiskās vietas, vēsturisko mantojumu, kas ir izdzīvojis cauri gadsimtiem. Pasākuma laikā dzejniekam par godu koris Spārni izdziedāja dziesmas ar Ramaņa vārdiem. Savukārt vēlāk vidusskolēni no Siguldas un Krimuldas kopā ar dažādu jomu ekspertiem Krimuldas mācītāju mājā diskusijas laikā meklēja atbildes uz jautājumiem, kā šis dzejnieks, kurš ir visai grūti saprotams, var uzrunāt mūsdienu jauniešus un kā šo kultūras mantojumu nodot nākamajām paaudzēm. Mums savas saknes apzināties, un tomēr, ka mēs esam kultūras tauta, un kultūra jau tomēr arī sākās lielā mērā ar dzeju. Dzejnieks, viņš tomēr izsaka tautas, ilgas, tautas labāko daļu, vērtības, visu pārējo tādā dzejiskā formā. Un ne jau velti senie grieķi un arī vēlāk renesanse dzejniekus godināja kā tādus, par kuriem nāk dieva iedvesma, uz kuri nevis pašrunā, bet viņš tāds kā medijs starp dievu un cilvēkiem. Prieks, ka vēsture ir apzinās, ka vēsture ir jāmāca, vēsture ir arī jāiemīl, tāpat kā kultūras mantojums, jo tad mēs dzīvojam piederīgā, sev piederīgā vidē, jo mēs viņu saprotam, un tikai to, ko mēs saprotam, mēs varam iemīlēt. Un tā ir tā Latvijas zeme, valsts, un tas ir ļoti nozīmīgi. Iepazīt Turēdes muzeja rezervāta kultūras mantojumu bija iespēja arī brīvdienās apmeklējot 2 ekspozīcijas. Elīna Krūkla, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.